Digitālais eiro nav kriptovalūta, un tas nav nekas sarežģīts. Tas ir tas pats eiro, ko mēs lietojam ikdiena, tikai digitālā veidā, kā skaidra nauda telefona. To izdos Eiropas centrālā bankā, tāpēc tas būs drošs un valsts garantēts maksāšanas līdzeklis. Kāpēc digitālais eiro ir vajadzīgs? Pirmkārt, drošībai krīzes situācijas. Digitālo eiro varas izmantot arī tad, ja banku sistēmas nedarbojas vai nav interneta. Otrkārt, tas stiprinās Eiropas neatkarību, jo šobrīd ļoti daudz maksājumu notiek caur ārvalstu uzņēmumiem. Digitālais eiro ļaus izveidot Eiropas maksājumu sistēmu, kas ir droša un nav atkarīga no privātiem uzņēmumiem. Treškārt, tas nodrošinās stabilitāti. Digitālā eiro vērtība vienmēr būs 1 eiro, bez jebkādam cenu svārstībām. Un visbeidzot, tas pielāgojas mūsu paradumiem. Latvijā jau vairāk nekā 74% maksājumi ir digitāli, un cilvēki ikdienā arvien biežāk izmanto telefonu vai internetbanku. Kādas priekšrocības piedāvā digitālais eiro? Digitālo eiro varēs izmantot arī bez interneta, ļaujot norēķināties jebkurā vietā un laikā. Maksājumi būs ātri un vienkārši. Pietiks ar telefonu un viss notiks uzreiz. Ikdienas norēķiniem netiks piemērotas komisijas maksas, kas nozīmē, ka tas būs lētāks risinājums. Tā kā digitālo eiro izdos Eiropas centrālā bankā, tas būs drošs un piemērots visiem eirozonas iedzīvotājiem. Digitālajiem eiro būs arī augsts privātuma līmenis, īpaši maksājumiem bez saistēm, kur dati būs minimāli un daudz tuvāki skaidras naudas anonimitātei. Ar ko digitālais eiro atšķiras no banku kartēm? Atšķirība no kartēm digitālais eiro nepieder bankai. Tas pilnībā pieder cilvēkam, un tam nebūs parasto komisiju, kas bieži parādās karšu norēķinos. Ar ko tas atšķirās no kriptovalūtām? Tam ir valsts garantijas, stabila vērtība un drošs regulējums. Atšķirība no kriptovalūtām digitālo eiro vērtību neietekmē tirgus svārstības. Tas nav pārmērīga riskēšana. Tas ir vienkāršs, uzticams un drošs ikdienas maksāšanas līdzeklis. Digitālais eiro ir nākamais solis mūsdienīga un drošā maksājuma nākotne. Nebaidies no jaunā. Izmanto digitālo eiro.